Iepazīsties ar Aleksu, mūsdienīgu profesionāli, kura vienmēr steidzas, vienmēr cenšas pieņemt pareizās veselības izvēles. Aleks lasīja etiķetes, pirka bioloģiski audzētu pārtiku un izvēlējās zema tauku satura opcijas, rūpīgi piepildot pieliekamo ar to, kas šķita labsajūtas citadele. Tomēr, neskatoties uz visiem pūliņiem, nepatīkama patiesība saglabājās. Aleks pastāvīgi jutās gurdens, mocījās ar smadzeņu miglu un cīnījās ar pastāvīgu svara pieaugumu. Tas bija mulsinošs paradoks – darīt visu pareizi, bet justies pavisam slikti. Aleksa leduskapis bija pilns ar veselīgām, fasētām maltītēm, pieliekamais ar bagātinātiem brokastu pārslām, proteīna batoniņiem, kas lepojās ar dabīgām sastāvdaļām un bezglutēnu uzkodām. Katrs priekšmets tika rūpīgi izvēlēts, bieži vien par augstu cenu, solot vitalitāti un veselību. Bet solījumi palika tukši, enerģijas kritumi bija bieži, miegs šķita nemierīgs, un tā dinamiskā veselība, par kuru visi runāja, šķita vienmēr neaizsniedzama. Aleks bija neapmierināts, pārliecināts, ka problēma slēpjas gribasspēka trūkumā vai varbūt kādā nezināmā ģenētiskā nosliecē. Kādu vakaru, bezmērķīgi ritinot, Aleks nejauši uzdūrās intervijai ar uzturas speciālistu. Tas nebija par kaloriju skaitīšanu vai specifiskām diētām, bet par kaut ko daudz fundamentālāku. Uzturas speciālists runāja ne tikai par ātro ēdienu, bet par pārtikas apstrādes pakāpi. Nebija svarīgi, vai pārtikas produktā bija dažas, labas sastāvdaļas, bet gan tas, cik tālu tas bija mainīts no tā sākotnējā, dabiskā stāvokļa. Tas bija pirmais smalkais pavērsiens Aleksa skatījumā neliela plaisa fasētās veselības cietoksnī. Ieinteresēts, Aleks sāka padziļinātu pētījumu, pētot pārtikas zinātni, sastāvdaļu sarakstus un vārda apstrādāts patieso nozīmi. Atklājās pārsteidzoša atklāsme, gudros pavērsiens, kas no jauna definēja visu, ko Aleks domāja par veselību. Triks nebija tikai izvairīties no acīmredzamā ātrā ēdiena, tas bija saprast, ka daudzi veselīgi fasēti produkti, pat tie bioloģiski audzētie, zema tauku satura vai bezglutēna, joprojām bija ļoti apstrādāti. Tie tika izstrādāti ar slēptiem cukuriem, neveselīgām sēklu eļļām, mākslīgām garšvielām un konservantiem, kas visi tika gudri maskēti vai tirgoti. Aleks saprata, ka veselības oreols, ko nēšāja daudzi fasēti pārtikas produkti, bija ilūzija, sarežģīta mārketinga viltība. Ķermenis necieta neveiksmi, tas vienkārši cīnījās, lai atpazītu un izmantotu šīs rūpnieciski modificētās vielas kā patiesu uzturu. Patiesais izaicinājums nebija atrast pareizo fasēto pārtiku, tas bija saprast, ka iepakojums pats par sevi bieži vien norādīja uz problēmu. Gudrā atziņa nebija jauna diētas tendence, bet atgriešanās pie senās gudrības, pārtika tās vienkāršākajā, dabiskākajā formā. Aleks nolēma uzsākt radikālu eksperimentu. Uz vienu mēnesi visi fasētie pārtikas produkti tika izslēgti. Nekādas etiķetes, ko lasīt, nekādas sastāvdaļas, ko pētīt. Jaunais iepirkuma saraksts bija vienkārši svaigi augļi, krāsaini dārzeņi, liesas olbaltumvielas, pilngraudi, piemēram, auzas un brūnie rīsie, rieksti un sēklas. Pirmā nedēļa bija grūta, laužot vecos ērtību paradumus. Bet līdz otrajai nedēļai sāka notikt kaut kas dziļš. Smadzeņu migla pacēlās, to aizstāja skaidrība, ko Aleks nebija jutis pusi gadiem ilgi. Enerģijas līmenis strauji pieauga, nevis ar nervozitāti, bet ar stabilu, ilgstošu vitalitāti. Miegs kļuva dziļāks, vairāk atjaunojošs. Svari lēnām sāka kustēties, bet vēl svarīgāk, Aleksa atspulgs atklāja cilvēku, kura mirdzēja ar patiesu veselību. Triumfs nebija tikai fizisks, tas bija intelektuāls izpratnes uzvara pār mārketingu. Aleks saprata, ka patiesais veselības noslēpums nebija atrodams sarežģītās diētās, dārgos uztura bagātinātājos vai gudri izstrādātos fasētos produktos. Tas tika atrasts pašas dabas nelokāmajā vienkāršībā. Mācība bija kristāldzidra, mūsu ķermeņi ir dabas šedevri, kas paredzēti, lai uzplauktu ar dabīgu degvielu. Lielākais veselības triks nav viltība vai sarežģīta formula, tā ir inteliģenta izvēle barot sevi ar pārtiku, kas ir pēc iespējas tuvāka tās sākotnējai formai. Šis ceļojums iemācīja Aleksam, ka patiesa labsajūta nav par to, ko iepakojums saka par to, bet par to, kas pārtika patiesībā ir tīra, nesajaukta daba. Tas ir spēcīgs atgādinājums, ka mūsu lielākais sabiedrotais veselībā bieži vien ir vienkāršākā patiesība, paslēptā acīmredzamā vietā. Pieņemiet izaicinājumu pats, vienmēr izvēlieties dabīgus pārtikas produktus, nevis apstrādātus fasētus produktus, lai uzlabotu veselību. Jūsu ķermenis jums pateiksies. Ja Aleksa stāsts jūs iedvesmoja, nospiediet like pogu, dalieties ar šo video un abonējiet Latvijas Repo, lai iegūtu vairāk ieskatu par patiesi veselīgu un piepildītu dzīvi. Kāds ir jūsu iecienītākais dabīgais ēdiens? Paziņojiet mums komentāros zemāk.